visiem tiem! Un Emīls. Un jūs skatāties, mēs ar brāli kolosāli! Jūs ilgu laiku jautāt, lai mēs uztaisam anekdošu challenge, tāpēc šodien būs anekdošu challenge kāda jau 15. daļa. Bet pirms mēs sākam, vēlamies ieteikt baigi foršu šo kanālu. Cirkus TV. Kanālu veido baigi foršs čalis vārdā Toms. Viņam ir baigi daudz video un pats galvenais, ka viņš šos video publicē regulāri. Pašlaik Tomam ir 280 subscriberi, bet ar tavu subscribe nospiešanu viņš būs tuvāk savam mērķim. Nu, kurš sāk pirmais? Tu. Labi. Jānis bļaujas 5. stāvu mammai. Mamma, noved 50 centus. Nevar delīt, tu taku pazaudēsi. Ietim piečukā. Puisis tad meiteni sarunājas. Meiteni saka, man ir tev divas ziņas, labā un sliktā. Sāksim ar slikto. Sliktā ziņa ir tāda, kad es sasitu tavu mašīnu. Un tad, kāda ir labā ziņa? Labā ziņa ir tāda, ka es tā vairs nedarīšu. Mīļais, pasaku ko siltu un mīkstu. Sūds. Trakuma mājā atved vienu pacientu, un ārstam jautā, kā tevi sauc? Napoleons. Mums te daudz imperatori. Es neesmu imperators, es esmu kūciņa. Jānis mierīgi staigā pa ielu, aiziet mājās, iedod mammai sekmju izrakstu. Mamma jautā, dēliņ, ko nozīmē NV? Nu kā? Normāls vērtējums. Un pēdējā anekdote, kurai ir 6. anekdote. Un jā, sporta stundā sporta skolotājs jautā bērniem. Nu tā, kurš šeit pīpē? Daži skolnieki pacēla rokas. Sporta skolotājs atbild. Nu tā labi, tad mēs ejam uzpīpēt un pārējie visi 10 apus apkārt stadionam. Balsojiet augšā uz I-burtiņa. Man liekas, ka viņš ir šeit. Kur tur? Vai tur? Vai tur? Tur. Un tad nobalsojiet, vai kurā vismieklīgas anekdotas, vai Emīlam, man, vai masai Ievai.